Tāda, ka čaujas, mēs ļoti sen esam tikušies. Tam bija... Mēs vēl neesam miruši. Mēs neesam vēl miruši. Tam bija vairākas problēmas. Galvenā problēma bija tāda, ka... bija divas galvenās problēmas. Numur 1, mums ienāca baigi labā ideja prātā, kura izgāzās, kuru atteica. Mēs gribējām Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem mainīt nosaukumu. Mums to atteica, un tāds diezgan negatīvs skats bija visiem uz to beigās. Un otrs bija, mums mēģināja atpirkt Latvijas rādio. Jā, mēs nepārdevāmies. Tad mēs nepārdevāmies, jo viņi nepiekrita mūsu cenai, un tad mēs sapratām, ka labi vien, ka viņi nepiekrita. Plus, kā mēs arī darītu ar 50 eiro. Nē, man visvairāk atcerēties, ka nedrīkst lamāties turpmākajās epizodēs. Es nevaru. Tā kā tas ir pretpizdzēts. Tas jau bija 4 jau vienādi. Bet... Kaut kā stāstīs? Jā. Jā, notikusi... Jā, kā mēs redzam pēc Rolanda krēkla, kur mēs esam. Mēs esam cēsīs un ir bijusi lampa. Bija lampa, mēs Tagad ir spuldze. Nē, tas spuldze ir reku, pat esam. Bet... Viņš ir tā kā mirror, viņš ir labi. Skatīsimies. Lai saprastu tā kā... mazam kontekstam, jā, tie ir baigais sarunu festivāls, visiem ir iedots mikrofons. Un ir tāda lieta, ka tā kā viņa sauks bija, par ko nedrīkst nerunāt. Un tad... Jā, kāds. Tu varēji parunāt par visu. Jā, tur man patika... jūs bijāt kāda diskusija? Nē, es neesmu tā pavēršu tā jākārtīgi. Mēs bijām par to... labi. Es biju par vīriešu mentālā veselību. Jā? Jā, tas bija. Kaut ko iemācījies? Turpat bija vairāk sievietes nekā vīriešu tajā lekcijā. Tāpēc es nezinu, vai es biju pareizajā vietā. Tā kā tā hashtag Laura aizējies tā kā feminisma telti kaut kādu, tā kā es piekrītu, jā, tā ir taisnība. Vai kādu jautājumu? Man nav jautājumu un komentāru. Meitenes, jūs esat superīgas, tā kā gaidīju, ka viņas nāks klāt pašas, tā kā šitā numurs spēlīt. Es domāju, kad... Kas skaties? Šaut izsvarā. Jā. Anastasija Samoilova un Tīna Graudi. Tīna Graudi, viņas tā metākā esam turējis. Mēs mēģinājām viņu attaisīt vaļā, bet tur šokolādes iekšā nebija. Jā, viņa kaut beigta laikam. Es nezinu, Ārkārtīgi sanās dzēvis Red Bull vispār. Kopš pēdējās sērijas, man liekas. Un kontekstam vispār mēs nospēlējam patiesību par Batuta sēriju. Batuta sērija, jā. Viņa bija pirms 6. 7. sērijas, bet viņa iepostāja vēlāk. Un vēl pa vidu esam iepostāju to skita beidzot. Nē. Es saprotu, es adirsu savu mīļāko džemperi skitam. Nē, tā strādāsim vēl. Ko tas strādāsim? Vēl taču jāiepostā vienkārši. Šis mazais režisors domā, ka... Vai šis ir atļauts, ka viņš puiks tā kā... Mēs izdarām tā kā viņš grib, tā kā, bļaļ, Tas nē, tu pārfilmējam. Tu tur tā kā bišķi pasmaidīt. Var vēl labāk. Kam šitais bija? Jā, mēs varam pasāstīt, kā Tā kā politikas sapiedātam džekam, ka varētu vēl labāk, tā kā izlasīt likumus, kad tā kā piekrīt viņiem. Tas vēl tā, man patīk tas joks, ka tā kā mēs tagad esam 3, bet ja mums būtu blakus, piemēram, 7 miljonāri, jā, un ka mēs, tā kā, ka tev iesadina 5 cilvēku aplī, 4 miljonāri, tad esi tu, ka tu arī pēc kādu laiku kļūsi miljonārs. Ja mums ir līdzīgi, jo mums ar Kristu bija podcasts agrāk. Ja kāda bija interesē, viņš ir tā kā, man liekas, viņš jau peld kaut kur internetā tāds Joe Rogan show. Tāds mēs abi bijām. Tur baigi daudz epizodes, es nevaru nosīties. Un tā kā Galsa mums sāk draudzēties, viņš tā kā jutās iedvesmos, un tad mēs uztaisījām The Roland Ruckman show. Pagad mēs klipējam tam sākt. Nē, mēs reklamējam viņa video šodien iznāk. Ja? Tu tā, labi, kaut kas te būs interesanti. Man ļoti patīk tavs velosipēdu video. Labi. Bet jā, šodien būs video. Labi. Velosipēdu? Nē, būs cits. Tā būs cits. Nē, vēlreiz ar to piecinieku. Es pagāju biju kaut kāda skolotāja telts. Tur bija rakstīts, arī tas pats. Ja mums būtu vēl viens džeks, tur bija rakstīts, ka kāds 5. nebeidz skolu. Ja mums būtu vēl viens džeks, un tad vēl viens, un tad tas 5. būtu, analfabēts. Analfabēts, tā kā, ja tu alfabēts un noliec starp 4 analfabētiem, viņš arī paliks par analfabētu. Nē, vienkārši tā aizstāsta tik. Ir braucams, es pacēlu esmu braucis. Cik tad ir labi. Man te ir mazie dīli.
Labi, mēs varētu pastāstīt, kā mēs no 6. 7. epizodes tikām apakaļ. Jā, tas bija. Tas bija labi. Nu, jā. Mēs tas vadītāji, ja tu šitas skaties, sveiciet tev. Nu, vīriķi. Sveiciens arī tavam dēlam, kurš absolvēja 9. klasi. Cerams, ka eksāmena rezultāti bija labi. Cerams, ka tu tiksi mūsu skolā un mēs tiksimies ar viņu. Jā, tas būtu labs vispār. Tas būtu, jā, labs. Es jautāsim skolotājai. Tas attaisīts, vai ne? Nē, mēs esam tas Viņš vienkārši tikai sasildīts. Bet jā, nu mēs, neteiksim, ka mēs nokavējām pēdējo autobusu uz Lielpilsētu, bet Uzīgi gailēcīgi. Mēs rādījām mašīnā mīkšķīši tam, kas mums patika. mēs rādījām, kad mums patīk. Rolands iedod tādu ideju, ka mēs varētu sākt kauties ceļa malā, lai dabūtu uzmanību. Jo baigi daudz cilvēku pabrauc garām. Labi, kontekstam tur 10 minūtes pabrauc tīs mašīnas garām. Es saku, ka karsts sieviete vienkārši rāda īkšķi. Tad tā kā nostāja mašīnu tāda iznāk, visi ārā, kur vēl grib braukt. Bet fakts kā tāds, ka jā, mēs tā kā joki gribējām stopēt. Ja nav tāds, stopēšana bija prikals pirms tā kā entiem gadiem. Un es zinu, ka es klausījos kaut kādu, es nezinu, kur, bet kaut kāds džekiņš stāstīja, ka viņš agrāk tā kā stopēja. Tā kā, brauc pāri Amerikai, ka viņam bija kaut 17, līdzīgi kā mums pirms pāris gadiem, ka mums bija 17 pirms vairākiem gadiem, jau senatnē atpakaļ. Un, ka ķipa džeks stopēja Amerikā ar čomu, un tā kā kāds smagā vadītājs tā kā apstājās. Un visi saka, ja viņi iekārt, un tā kā viņš tā, hei, jūs kā negribat pa nakti palikt pie manis? Un tā kā, viņam tāds, tā kā, brāļi, tā kā, random džeks. Bet tā kā duša un ēdiens un gulēt. Skan labi. Skan labi. Viņi aizbrauc. Un tā kā viņi aizbrauc tur uz vietas un viņi saprot, ka ir dirsa. Tā kā, ka paļa baumiņas tā kā vai nu nogalinās vai izvaros tajā mājiņā. Un tā kā, tad ķipa viens ieiet dušā un otrs paliek. Un tā kā tur tā bišķi awkward klusums, kā sēž tā mājas īpašnieki un viņš viens pats. Pēc tam viņš aiziet mazgāties. Tad viņi saprot, ka brāļi dirsā, viņiem kaut kad ir jāizbēg. Tad tā kā tur žekstās tā kā, passive aggressive tās tā kā, nē, paliekat, tā kā rītā brokastis būs. Un tad ir kroči nakts. Viņi guļ, viņi tā kā viens otram blakus guļ. Kontekstam tas mājas īpašnieks, būs vadītājs, kurš viņš paķēra, viņš pateica, ka viņš ir gejs. Viņš pateica, ka viņš ir gejs. Tā kā viņi ir divi žeki arī. Tas viņam tāds. Un tās labi. Viņi guļ, un tā kā viņi ir uz maiņām. Tā kā pusstundu viens ir augšā un pusstundu guļ, un tad viņi samainās. Un tad vienā brīdī ir kaut kādi 5 no rīta, un viņš iznāk ārā no savas istabas. Viņi gulēja uz dīvānu, dzīvojuma istabā, viņš iznāk no savas istabas. Un viņš tur stāv, kaut pusstundu tur stāv, tad aiziet. Un tā kā viņiem tāds stress, tāds bailes tam džekam, kurš bija augšā. Tad viņš jau nevar modināt otru, jo tad tās saprast un nezinu, ko viņš izdarīs. Un tad pienāk rīts, un tā kā viņi tur bēg, un tad džeks tāds, nē, es jums brokas uztaisīšu. Viņiem tāds, kas sliktākais, kas var notikt tagad, Un viņi pārda, viņš tā kā, jā, vispār, jūs tik mīlīgi, tā kā viņā tāds brokas nāk. Jā, tāds, zin kā, tas tik mīlīgi, jūs redzēja bija, kā jūs guļat, tā kā, es apdomājos, jūs izvarot, bet es nesaņēmos. Un viņi pēc tam vienkārši saprata, ka ir dirsā, viņi aizskrēja projām. Un tas bija tāds tā kā, tāda iela garām, viņš dzīvo ielas galā. Un tā kā viņi skrien taisnieks pa to ielu. Un ārā bija kaut cik, ja viņi ņirdz, un viņi saprata, ka viņi nebija pirmie, tā kā kurēji šitam gājuši cauri. Tā kaut kā. Tad mums nebija vispār līdzīgi pieredze, mums bija. Mums viņš neaiziet līdz mājām. Jā, es varu bišķi nesāstīt. Jo pirmais teikums, ko man liekas, Kris pasaka, ir pasaka, mēs neesam geji. To es pateicu. Bet es sāku ilnā smieties. Nē, tāpēc, ka mēs Pirmais, ko viņš pasaka. Nē, vispār, kur stāsts sāks? Mēs nospējām mašīnu. Labi, nē, vai kontekstam, mums līdz autobusam ir 2 minūtes, mēs kā joku. Ja jūs zināt, ka neapstāsies, nostapējām mašīnu. Tādu smuku Mercedesu. Labi, mēs iekāpjam iekšā visi. Es sēžu aizmukarē. Un man nav durvi, man ir durka līdz, bet viņš nestrādā. Viņš tā kā, es redzu, ka viņam nav trosības, ka viņš tā kā karājās tur uz nekā. Tas, bļā. Un mēs braucam un tās tā kā kaut kas tās, mēs par aizspriegam azaru, tikko braukājāmies ar laivu. Un tā kā klusums, un es viņai paskatīju, mēs neesam geji. Tā kā tas nebija tā kā randiņš romantiski, mēs tā kā. Bet es tev nedzirdēju, es vienkārši tā kā klusinu, es domāju, tā kā, bet vai, ka tu domā, ka viņš ir gejs, bet tad tā papasaka, mēs neesam geji. Bet nē, mēs iepriekš jau pusstundu bijām uzturējušies vienā bērniem ar speciālām, kāds vārds viņus, speciālām īpašībām iestādē.
Nē, turpat vienkārši skola tur ar cilvēkiem, kuriem vajag. Skola, daudz kam nav. Jā, un viņiem Es vajag. negribu tā kā čamdīties apkārt. Nu, Pat tas lūdzu Paņem kā čemdīties apkārt. Paņem es kā kristkāju. Un, Zinu, ka jūs daudz jau izdzēruši. nu jā, stāsts sakot tā, ka tur ir tā kā, tie cilvēki varbūt, zin kā, viņi nav prognozējumi, kas tur tajā skolā iet, tāpēc tā kā viņš mums paņēma, viņš tāds, Jūs taču neesat no šitās skolas, ne? Tā kā, es negribu, ka man pēc tam, ka es esmu nolaupījis izbēgušos. viņš kā negribēja te dabūt sev policijas sodu. Nē, bet tas nav pat izbēgšos. Tas nav pat policija. Tas ir tāds, ka vienkārši tā kā, zini, tu paņem Es kaut kāds šizofrēniķus no malas, kas saka, ka viņiem vajag citu pilsētu aizbraukt. Tad, vai es manu prom, jebkur no šitās skolas prom? Es negribu šeit būt. Es tikai, no skurien jūs kaut kur pabraukājam. Labi, nē. Ak, Dievs, nu labi, ka viņš braucies kā braucies, nestāstīsim, tad neiepazinās mums detaļās, bija forši, bija smieklīgi, bija forši. Un tad ir ceļs, un es tā kā, cēs centrā kāps mārā. Un tad mēs iebraucam cēsīs, mēs aizbraucam Grimazo Maksimu, mēs uzbraucam augšā pa Vaļņielu, mēs esam centrā. Viņš nestājās. Ok, labi, mēs braucam vēl uz priekšu, gar tā kā slanīti vecu, gar tirgus lauku. Un mazā Maksima ir 2 kilometrus atpakaļ. Mēs jau pabraucām. Man pie mazās Maksimas var izdarīt. Mēs esam 10 minūtes jau gājām viņai. Es tā vienkārši paskatās. Tas ir motivāk. Mēs esam pie stadiona tajā brīdī tieši kaut kur. Nu labi, nē, lielā Maksima arī darījās. Lielā Maksima ir 5 metrus priekš. Neko mums izlaiž ārā. Mēs pasakamies, un es netieku ārā. Tas plīts ir tā kā, nu jā, man tas saplīts. Mēs sakam, nu tā kā Kristi izlaidīs mani. Viņš stāv un skatās man caur logu vienkārši un tā kā nelaiž ārā. Ko? Izlaid man ārā. Nu labi, viņš stāv un neko nedara. Beigās neviņš saprata, un tad mēs atradījāmies, viņš aizbrauc un kā labi beidzās, viss beigās. Nē, viss bija labi. Viss bija labi. Ietaupījām veselu eiro. Jā, mums autobus, vēl labākais ir, ka mums autobus bija pirms 2 minūtēm. Tā kā, tas šaks tā, kad nākamais autobus būtu? Tūlīt. Nu, pēc minūtes. Nu labi. Bet jā, nu paldies Mercedes vadītājiem jaukajiem. Sveicieni dēlam izlaidumā, kas jau aizvadīts sen. Un arī sveicieni viņa vēl Par izlaidumu runājot, optimālā līmeņa rezultāti eksāmeniem ir iznākuši. Kā mēs jūtamies, draugi? Normāli. Mēs stāstam, cik mums ir procentu podkāstā. Nē, bet ja būsiet bum. Es nezinu. Atceries stulps. Atceries, es nezinu. Es atceros ļoti labi viss, ja man ļoti liels kauns par saviem rezultātiem bija. Labi, fizika man likās, ka man būs kaut kādi 20%, Nē, labi, mēs varam man bija vairāk. mēs varam tā kā teikt, tā kā priekšmos un tad katrs rindā nosaka. Es nezinu, mēs šādi pat... Es nezinu, cik man ir. Mēs varam atrast bildi taviem rezultātiem. Jā, Nē, mums tu ir vari bilde. pateikt procentus, un tad tu vari pateikt, lai cilvēki pasaka, kuram, kā viņi liekas, ir. Jā, ierakstiet komentāros, kuram liksies vislabākie Tu vari procenti. izreikināt video tā ātri. Es šatņu. Es varu kurpi izskatīt, man vajag tāds. Nu, izskaties. Droši. Mēs nebijām uz viesmojuši darbnīcu, jūs bijāt? Es nebiju man te visā. Kāds stadionā bijis? Mēs bijām stadionā. Mēs spēlējām futbolu. Tur bija Rolands un vēl 3 puikas. Labi, Man liekas, sāk ka no tevi. Labi, kaut vai. Vai arī vienkārši... Nu, nav jāgnā Labi, vidējā, labi, jo labi. Kristam ir ritīgi labi. Nu, labi, nē, viņam nav ritīgi labi. Man nav. Krists, fizikā optimālais līmenis 56%. Valstī vidējais bija 20%. Jā? Nē, es nezinu. Nav. Matemātikā optimālais 85%. Tas ir tiešām cepuri nost. Rokas pleca malacis. Tu esi malacis. Es tā nekad nevarētu. Eksāmenes latviešu valodās 71%. Ok, tas ir labi. Es neesmu, es reāli. Nu, jūs dzirdat, kā es runāju. Gluži nepreizi. Tu brīnies par to rezultātu? Jā. Man bija zemāk. Es biju gatavs uz 50. Un angļu valodā 76%. Nē, Skauns. Angliski es nemāku runāt. Tad Rolands. Mēs sakam Rolanda rezultātus skaļi.
Jā, droši. Rolands, fizika 45%. Datu aizsardzība. Matemātika 62%. Wow, Latviešu zolīt. valoda 65% un angļu valoda 72%. Oi, tad mēs pieslēdzamies pie manis. Tad mēs... Labi. Atpakaļ pie... Jā, šitais, ko jūs domājat par šito? Šitais bija labs. Henrijs, fizikā 46%, matemātikā 53%, latviešu valodā 69% un angļu valodā man bija 85%. Bet man latviešu valodā, kāds mums latviešu valodas eksāmenā bija jāraksta esēji. Es nezinu, ko jūs rakstījāt. Mani argumenti bija Kristiāns Prekte, Forrest Džeks, mums bija dota materiāli par viņu, Kristaps Porziņš, ja mēs par sportu pastāstīja, un tad Rājans Goslings. Jo viņš ir sportisks un izskatīgs un gudrs. Jā, man bija tā kā, man būtu bijuši kādi 80%, ja es būtu tā kā esejā rakstījis par kaut kādu raiņu vai atpazīst grāmatu vai kaut vai, jebko, kas nebija Rājans Goslings, Kristaps Porziņš. Nu, vismaz tur kaut ko iesaistīja. Rolands viņa uzrakstīja. Rolands uzrakstīja, ka ņēma savu tēti, savu māmu un sevi pa piemēru. Tur vīri. Un, nu labi. Labi, tad mēs varam salīdzināt, kad es uzvarēju matemātikā. Es uzvarēju angļu valodā. Es uzvarēju latviešu valodā. Tev kaut kas Es matemātikā. uzvarēju fizikā. Man bija 46 fizikā, kas tam bija 56. Skabi. 45, tev par vienu mazāk kā man. Kā tu jūties par to? Es nekā. Nav jau. Reiķinies, ka Rolandam fizikā savulaik bija otrās vietas olimpiādēs visādas. Reiķināties ar to, ka viņš matemātikas laikā tikai joks rakstīja, nevis kladītē. Nevis vienādojums. Nu, fizikas skolotājs teica, ka man būs 50%. Un tikai tas tāds bija, nu tāds ar tādu nopūtu, ka es esmu stulbs un mani motivēt labāk dabūt. Bet nu labi, jūs bijis. Jūs iesniedzāt kaut kādu apelāciju? Nē. Nā. Man tur atņemt, man tā liekas. Nē, nevar atņemt. Nē, nu, jā, bet nu, tur nav Nedrīkst. ko. Bet, nu labi, Vēl ķers. kāds tu kur variants? Izdarījām. Izdara? Nu, labi, mēs varam ķerties bulim pie ragiem vai, kā teikt, reperiem pie ķēdes. Un tad mēs varētu sākt kaut ko labāku stāstīt. Bija Maltā. Tas kaut kas interesants. Maltā šmigu tirgu no 17 gadiem un tabaka no 18. Tā kā tā būtu kaut kāda problēma mums, jā. Nu tā nav vispār, bet tu kā tu ej veikalā ieej. Tev vienīgā reize, ka paprasīs doktis būs tad, ja tu būsi pie pašapkalpošanas. Un es pats neņēmu neko. Man nevajadzēja tādas sūdzes. Tādas mēs nelietoju, bet tikai, nu, tā travel grupa, ko es biju, tur bija kaut kāds sīkie. Viņš skaties pie kases, kad jāgi litrīgi modeli stāv. Viņi nopērk vienu šo te, vienu čupa jāgari. Šautauts Kurmim. Tie, kur zina. Tie, kuri zina, jā. Viņš piedās pie mums, ja brauc uz jūru vienreiz, viņš arī brauc līdzi. Un viņiem tas vietējais Maltas salas tāds lāgeri, un viņš, es nezinu. Viņš jau, cik tu lāgeris esi izdzēris? Nevienu. Cik tu, es nezinu, vairāk. Es vairs neskaitot. Tā kā vakardien lampā bija tas cepiens, tur bija tieši tā kā pieminēts par to, ka tas viens nedzer. Jūs dzirdējāt to, jā? Tas kā. Kad viņš tā kā nedzer, kad viens politiķis nedzer, un viņš bija tajā vēl vienā podkastā, mēs negribam reklamēt viņu, bet... Tas, kur ir tas tur, Džeks, jā? Nu, tur, kur ir tāds... Zīskārs dziedātājs, jā? Nu jā, viņam Andris Kīvičs, teiksim tā, un kad viņš ir tā kā... Andris Kīvičs, ja tu dzirdi šo, tad lūdzu paaicini mūs arī. Tas būtu labs, viņš jau taisa tā podcastu. Jā, bet tad tur bija tāds, kad viņš tā kā ir 3 gadus, nav dzēris neko, jā? Un tad tāds Andris Kīvičs, ko dari saulēnā vasaras vakarā? Tev ir augstaliņš leduskapī. Ko dari rudenī? Kad tev ir silts balzāns? Nē, kad tev ir rudenī, tev ir vīna pudeli mājās. Bet tas Un ko otrs dar- laizās par to. Jā. Nē, viņš kā saliek rokas un tāds, ko dari ziemā, ka tev Rīgas balzāms stāv skapī? Un tad viņš izdomāja katram šitam te gada laikam reklāmu, ko varētu dzert. Un jā, viņš noturējās. Par ko gribēju teikt?
Mēs jau Nu par to kurmi. Kurms ir cilvēks, nevis zilti. Cilvēks, es tā kā dzīvnieks. Bet jā, es paredzēju, ka viņš nopirka skrūmašīnu tajā Maltā, Lidlā. Jā, viņš nopirka, jā, skrūmašīnu Lidlā, jo tur ir lētāk. Jo tur ir it kā lētāk, bet pēc tam laikam es dzirdēju, ka viņam šeit pats ēsīs Lidlā ir tikpat dārga tā skrūmašīna. Viņš vienkārši puskoferu vietu izmet ārā, lai atrastu kaut kādu... 18 apaņu pāriet, pat ir. Un es dzirdēju, ka viņam bija arī problēmas ar to, kad viņš bija tā kā to litija bateriju ielicis savā štajā Carry-on bagažā. Jā. Tāds veids, Tas bija scary vispār, tā kā man tā bija pirmā pieredze lidostā vispār. Un tas eju caur to tā kā check-inu. Pirmā reize lidoji? Jā, Actually? jā. Labi. Ko jūs tā džadžājat man? Nē, ne tev planieris un viss tā. Es esmu spēkiem. Nu pirmā reize lidoju tā Tā kā- kā ārzemēm. Tu tā kā nav tiesības, tu nekad nebrauc ar mašīnu, bet tu nopērci pilnu pagalmu mašīnām, tas tā kā tā ir. Un Nu jā, un tā kā, es tā kā nekad dzīvē neesmu neko tādu lietojis nelegāli. Un tā kā sirds daudzās, un tā kā es izēju. Un es esmu dažreiz bijis razbainieks, nu ka es vienreiz tā kā, es biju pie vestāva, man tā kā alus putas iedod pagaršot. Un tā kā man bija balkama, tā kā maš paņēmis, iepūst. Un aiz matas gāja tā kā meitene, tā kā, es viņu vispār nepazīstu, bet tā kā, viņa vibes, tā kā, cik redzētu, tā kā kaut kur, tipa augstskolā, kas staigā pa gaitiņiem, ka, viņa tās, tā kā, viņa pareizi vārds, kā, neko, šis nebija, un viņa paņēma tā random, tā kā, security check. viņai bija 4 promils. Jā, tā ir, ka no Interpola, no labi, nē, bet tā kā, bišķi scary tāds, nezinu, ka jums arī tāds? Nē, nu, es skatos acīs parasti, bet ir tāds, kaut kā viņi interesē pasāst tevī. Dažreiz, ja tev uzsūt pa daudz smaržu, tad viņi tev arī pasauc malā pārbaud narkotikas. Es biju Maltā, es mīļākās smaržas paņēmu līdzi, mēs bijām istabiņā ar draudzeni. Mēs steidzāmies, man tā smarža bija kaut kā pēc iskas laikam vai kā, un es pabīdījos pie gultas, man no gultas nokrita un izšķīda viņas. Tā kā tāds puspilns, tas travel kits smarža pa visu istabiņu. Tur smaržo ir labi gan jau. Vismaz nesmērēju pēc savas vairāk. Bet, ko es vēlēju teikt? Nu jā, Jāņi arī ir pagājuši visi. Jā, viņas pavadīja Maltā. Dievs, tas bija trauki. Tu pavadīji Maltā, Rolands pagrabā. Bet jā, es Jāņos mazo pranku uztaisīju. Kā jau tur ir. Nu, tā kā, zin kā, ka tur, lai ieliec tur alus glāzi, tev ir jātur viņu perfektā leņķī, lai tā kā nepieliet pilna putām, jā. Un es tur tā kā mazo pranku uztaisīju pilnu glāzi jau putām. Tā kā, zin kā, es paņēmu, kur tu pasēs tādu 0,5 glāzi, tur ir 2 centimetri apakšā, un ir kaut 7 centimetri ap tām putām. Un tur tā kā es... 9 centimetri kaut kā. Tas Tu, daudz. mister, 53% vari nereiķināt šo? 85%. Skaties, man tā kā nākotnē vispār neko matemātiku nesaistīs. Tā kā būs autobusu šoferis, tā kā rēķinās galvā, cik tā kā atlikums jāizdara. Es būšu arts major. Rolands būs gan jau arts major, tas ir noteikti. Multu mākslinieks, tas ir latvieši. Multuma mākslinieks, vienkārši pa multuma veikaliem zīmējuši. Jā, arī ja multu veikals grib mūs uzaicināt un kaut ko notestēt, mēs arī esam. Jā, ja Raimonds no multuma atcerās mūs vēl. Ja Raimonds vēl joprojām saka, man vajag būt pašām par sevi un beigt strādāt, tad varbūt mums vajag arī kaut ko citu atrast. Mēs varētu braukt uz tā kā vakācijā. Mēs varam kaut kādu random piesaistīt podcastu, taču mēs esam Maija parkā Cēsīs. Estrādītē saucamajā dienu pēc lampas. Vēl vācās nost cilvēki. Vīri telti ātri novākuši laikam. Atcerēsimies, kā atnovācam telti. Es nezinu, kas diezgan. Bet runājot par to, kad... man jau nav telefons, nevar nekad video parādīt. Kad gribēju rādīt? Es gribēju parādīt vienu video, kas ir tikai iefilmēts pie... Es nezinu, vai Rolands ieliks viņu iekšā, bet, stāstiet tā, kad ir kaut kāda latviešu piramīdas schēma parādījusies. Un kad, tādi cilvēki ir tik tā kā filmējuši, tur kā kaut kāds vecs un sieviete ir... viņi tādā bija bišķi izpūruši, nav tie zolīdākie investori, jā, tipa. Bet viņi pie
pie sporta halas stāvlaukumā vienkārši runā par to, ka tā sieviete ir ieguldījusi 44 eiro kaut kādā piramīdas schēmā, viņai izmaksāja ārā kaut kāds 5. Un tad, jā, noteikti investēšu vēl. Saprotu, ka tā ir piramīdas schēma, tas nebūs tās 44 eiro apakaļ. Viņš tā kā iedod, lai tu tā kā vienkārši kaut ko ieliec. Bet man ir žēl, ka mēs nevarējām būt tie pirmie, kur to piramīdas schēmu izdomā. Okay, mums nākošais gadu ir jāuzņemās un jāpieskās laicīgi uz lampu. Jā, nākošais gadu mums būs telts, tāpēc visi lūdzu ielikat 5 zvaigznes vai arī laiku YouTube. Jā, mēs staigājām pa lampu, vācām pārstā reitingus. Lai mēs saprastu, cik jūs tur esat, ierakstāt arī komentārā, kurš šeit ir bijis. Jā. Jo varbūt cilvēki skatās, kas nekad... Jā, iedomājies, ja mēs dabūtu pirmo laiku pasākumu un ieslēgt viņus iekšā, viņiem būtu... Mums augstājs būtu tik ilgs, un ko tu ārdēs? Festivāls lampu.lv. Viņš beidzies? Viņš ir beidzies, jā. Īstenībā viņš nav beidzies, jo mēs vēl projām tā esam. Okay, viņi būs, vai šis ir atļauts? Es domāju, mums var jābūt nākošais. Mums jātiek. Un es domāju, mums vajag tur, zikā, kur katram ir parakstīts, kas viņi tādi ir, tur visādi tie darbinieki, un mēs vienkārši izdomājam, kādu anormālu lietu, kā Zemūdens keramikas. Zemūdens podnieks. Bijušos amatus salikts. Uzmanāt, kas ir LNF. Esmu lampā redzēju cilvēks ar LNF krēklēm uzmanīt, kas ir tas Latvijas nafta. akronim LNF. Latvijas nafta. Tas būtu LNF. Lauris, Nauris, Fauris. Sveicināts arī labākā fitness kanāla Laurim Mičelim. Jūs šo skatāmies. Jā. Latvijas finieris. Jā? Padoties? Jā. Latvijas Novas federācija. Es nezinu, ka tāda pastāv. Tas stilīgi, ka tev tik ļoti patīk. Vēl es biju pie korģijiem. Mēs nevaram. Mēs varam papusīt izgāzt. Ja mēs sakām, ka mēs lepojam, tad Džeks ar skūteri braukā pa parku. Vai Ilijas tās? Tad blakus stāv bolts skūters, viņš varētu atvelbrauc savu. Jā, te ir interesanti. Wow, pērkots. Tanda, 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 tanda. Mēs cik sen esam tikušies? Kas bija tas par joku, ko gribēju teikt vienā brīdī? Es aizmirstu. Es biju sagatavojis kaut kādu... Vairs jau nenolasīs. Labi, ziniet, man jāatstāja uz vai jāpaudzē? Pauzē. Es tieši tik daudz neesmu tikušies. Tu ieskaties kamerā un saproti. Gribu palīdzēt bēgļiem. Visādi interesanti tā. Stilīšies, tikai augstā lampas pārstatājiem. Bet jā, es par... Jo vienkārši tas... Es nezinu, bet tur, kur visur, kur ir Edgars Bāliņš, tie visi festivāli paliek tādi par... tādiem savādiem, tā kā Eirovīzija un Lampi arī kaut kāds pats. Bet viņš šogad nekur baigi neko nevadīja, tāpēc viņš bija tāds atslābs jau. Man liekas, viņš, nu jā, ko viņš bija? Viņš kaut kur moderātors bija. Viņš bija uz to... Bija kaut kādu... Fuck Up Nights. Jā, to. Jā, uz Fuck Up Night, jā. Jūs bijāt Fuck Up Night? Kaut ko. Bija smieklīgi? Nu, tad tā. Viņi uzņēmējiem laika pajautāt, pastāstīt joks, nu tad... Nu tad, tā kā, viņš vienkārši tā kā bija tā kā pasākuma vadītājs, Jā. un tad, nu jā, tad jā, nav joks. Viņš tā kā sēž ar 4 nopietniem cilvēkiem. Bet tur bija tas labākais joks, kad... Nu, Rolands to redzēja, ka tur bija... Tā kā tā skatuve ir lielajā, un tur ir tās pilsparka estrāde, un tur apsēsties. Un kad tur augšā vēl cilvēku uz zālīti sēž, un kad tur vienā brīdī ir tā kā... Nu, kad augšā tur... Nu, negluži tā labi dzirdēja, jā, un tur viens vesmērnieks ir tā kā gājis līdz pašai lejai. Un tur tā kā skatuvei priekšā ir tā kā... Tur nav nekāda režģa, tur ir vienkārši... Apsēdz saka, lai Vienkārši apsēdz tur kaut ko... Nu, apsēdz arī tur kūkodam kaut ko tur visu laiku skatās. Jā, bija labs brīvprātīgi, vai tikai apsēd? Nē, tur... Nu, tur varēja, ja tu ļoti gribēji, tur varēja 5 sekundēs uzrāpties tās skatuves un nobučot kādu. Bet Tāds nav vārds. tur nebija, tur bija visi vīrieši, bet tur bija, kā lai saka, tur nonāca bezpaļnieks pa pašu augšu un viņš tāds augšā neko nevar dzirdēt. Un tad tā kā, tas Edgars, pēc Rolands sacīja, Edgars Bāliņš ir piecēlēs un tāds tikai tā kā, kad
tas bezpajumnieks iet prom, ja tāds, viņš kā pateica to tā kā reāli boss un aizgāja prom. Un tas Sergejs Blanšs tāds, paldies lampas darbiniekiem. Tas bija viss vieglāk. Tā kā, kad... Bāliņu komentāri paši. jā. Arī tur starpās. Tas ir jāmāk iekomentēt īstajās vietās. Mēs varētu viņu uzaicināt. Man sēs viņu arī redzēja. Man tikai tāds prikals, ka es viņu satieku, un man patīk selfie, lai kādu smieklīgu video uztaisītu. Viņš saka, šo netika? Nē. Man nebija kaut kā mērķis, es sajūtos, ka viņš neveik 3. gada pēc kārtas, ka es esmu Bīberis, tagad vai uztaisim selfie. Rolands teica, ka viņš gribētu nolaupīt to biznesa vaļā ielūgumu uz to. Tur bija kaut kā. Jā, bija. Kad iedeva to līgumu, tā kā ielūgumu uz vienu epizodi. Jā, tas būtu labs, Mēs arī varētu sākt savējās dalīt ārā. Mums vajadzētu sākt tā kā komentēt, kādas latviešu tā kā slavenības jūs gribētu. Bet tā kā nešauj tā kā pāris rīpēm, mēs tā kā pat negrasīsimies rakstīt kaut kādam viesulim vai tagad... Nē, mums ir tāds nezināms, tāds kā... Man patīk tas Rihards Sniegs. Esi dzirdējis, jā. Nē, viņš jau arī, viņš neatbrauc, viņš grib naudu. Tāds bezdarbnieks, nu. Viņš, piemēram, es redzēju, ka 100 tonnas kultūras, es nezinu, viņi kaut ko darīja iepriekš. Tu zini 100 tonnas kultūras? Iemāk 100 gramu kultūras. Nē, ir podcasts 100 tonnas kultūras. Tas ir labs podcasts, viņš beidās. Tas bija labs, man ļoti patika Ziedvijas sērijas, tās bija funīgi. Tad tā kā ienāk, tā kā viņiem bija Discordā, man liekas, viņi taisīja, iedāk kastrāciju, viņiem ir autotune uzliks, viņiem visi tā kā stundieši klausies, kā Džeks runā, viņiem autotune ciet. Tad viņiem pirmā sērija, man liekas, ir ar Andri Kiviču. Viņš ir kontroversiāls. Ir kaut kā tādu, kas klikšķīšus dabūtu. Ko mēs varētu dabūt, kaut ko? Ierakst komentārā, mēs vesīgi Mēs domājam tagad paši tā kā, kurš man follow Instagram? Neviens. Jā, reku, mēs varam šitam uzzvanīt. Tev ir 12 followeri. Šitam onkulim. Saram, Nē, mēs tagad dzīvē nevaram. zvanīt. Jo rakstīt mēs varam jā, arī skatītāji var rakstīt, skatās viņā atbalstam. Tas tagad notiek? Mhm. Bet, kas vēl bija? Nu jā, futbolā ir pasaules kausa, mēs Messi tikko satikām. World Cup. Par ko jūs skatāties? Es finālu, man liekas, tikai. Esmu nostājies dažus. Tas līdz likmes finālu. Spēlēs kaut kāds, es nezinu, Latvija pret Argentīnu. Tā kā. Nu, zin kā, tur visiem parasti iesaka, ka, nu jā, nu futbols varbūt, var dažos brīžos kļūt garlaicīgs, bet es uzlaicu 5 eiro, tad viņi nostīsies toši. Es Mārgas satiku, un esam, kā Mārgas tagad? Un tu sāksi bļaut. Šis būtu labs prikals. Bet, Uj, Man liekas, ka Mārts tagad varētu, man liekas, viņš jau beto visu laiku, ne? viņš betā, jā. Viņš ir brusti dzērbens, skuļienas Es pats- centrā viņš ir. Es paskatījos, tur kaut kāda ekonomika, kā tur bija kaut kāda Nike ar Adidasām, tur kaut ko tur reklāmā strīdās, kaut kāds Pepsi ar Coca-Colas. Bet tas jau tā kā, viņi joko, tas nav actual beefs, tas ir marketings tīri, vai ne? kā? Par Nu, ko? tā kā, ka Pepsis un Cola tā kā savā starpā beefo, jo tas kā antireklāma arī ir reklāma. Saprot, viņiem tas dzēriens ir tas pats, tikai tur tā kā kaut kāda garšas preferences. Viņi nav zem tā kā abi zem Coca-Cola kompanija. Nē, nu es neteiktu, tā kā kaut futbolu, tur tā kā visi lielo, man liekas, FIFA vai Coca-Cola sponsorē, Jā, un tur to- kaut Nē, kāda bet tā kā- Messi tikai Pepsi. Nē, nu tur ir tā kā Messi, Pepsi. Messi, Pepsi, labi. Bet, nu, piemēram, tur ir tā kā tas jūt, nu, kā lai saka, nu, Pepsi, tu var izvēlēties starp Cola un Pepsi, jā, bet tu nekad nedomās tā kā, vai tu ņemsi Sprite vai 7-Up vai Fanta vai to Miranda vai kā. Nē, Jā, vispār tas nav tā kā- tas tāds, Piemēram, Maltā nekur nav tā kā Sprites vai Fanta, viņiem ir tikai 7-Ups un Miranda divas kafejnīcās. Nu, veiklā tur atrast, bet nu, tāpēc, ka tas kaut kāds lētāks, vai ne? Tas ir, jā. Jo es pieņemu, ka viņiem lētāk importēt, ja reiķinās tā ir salu valsts, un viņiem tā kā, nu, tur tā kā viņi visi uzreiz pa lielam. Es jau Kristus spriedām, nu tad 7-Up, piemēram, Indas Pepsi, nekad nav pirmā izvēle. Tas tu veiklā aizēja pasēst, un tāds, ne tā kola būtu lētāk, tik par ņemt. Tas tā kā, Man pa presi. pieeja tā kā, tev garšo Fusty ladustēji, un tā kā mazā pudelīte ir tā kā eiro 45, bet tad ir tā kā Maximas tā 1,5, Mio Rio aiztī, un viņi ir 89 centi, tāds, nu, bļēd. Nu, tā šis pats bija vakar, ja tā kā kaut kādu šo Coca-Cola 0,5 ir eiro 40, ja? Bet tad tu aizēji tālāk, tur ir 0,85, un viņi ir
90 Jā, centi. šitais vairs nav litīgās pudeles. Jā. 8,65. Tas Kopš kura laika? Tas saucās tas shrinkflation. Tā kā, ka tu nevis palielini cenu tām lietām, bet vienkārši samazini daudzumu. Jā. Un tā kā, tā kā, nu kā tas daudzums uz to, tā kā, piemēram, ja kādreiz litrs maksāja tur eiro, tad vienkārši samazina pudeli un maksā tikpatās. Tā kā viņš beigās izlīdzinās, vienkārši vai tu maksā par to pašu pudeli dārgāk, vai tu maksā par mazāku pudeli tikpat. Un tas tā vieglāk pierast pie tās Jā, inflācijas. tas ir jau labi, tu vienkārši mazāk arī dzer un tā. Nu, jo Man ir dažreiz tā, ka paņem litru un tu vienkārši gribi visu izdzert par nakti. Man- Tagad tu paņem mazāk. Dažreiz ir tā, ka tu izēj ārā un ņems 2 litrīgo pudeli. Maltā bija lielā pudele zilajai fantei. Es tā kā nopirku. Es ļoti gribēju sataupīt viņu Latvijai, jo tā kā Maltas lidostā var tā kā līdz 2 litriem tā kā vienā pudelē būs šķidrums. Un tā kā es prasīju ChatGPT, es varu kaut ko 10 ņemt, tā kā man, nu tā kā 99% nepiekasīsies nekur. Un neko. Un es paņēmu vienu pudeli, es gribēju nākošajā dienā aizbraukt, tā kā nopirkt vēl, nu tā kā 10, un tā kā to vienu izdzert. Un tev bija tās, nu labi, ok, tad es vienu varu izdzert, un es gultā guļot vienā rāvienā izdzert, tev viens 5 pudeles zilo fantu. 10 minūtes čurāju pēc tam, un aizmirst par to, ka es gribēju vēl tās fantas ievest. Bet jūs zināt, ka viņi nav zila, viņi ir ieliek glāzē, viņi ir caurspīdīgi. Jā, nu man. Varbūt, es pat nezinu, varbūt mums tur balti likās. Nē, bet viņi ir zili. Viņi ir caurspīdīgi, nu balti, nu tāda, Nu, protams, tas... nu jā, šitā. Nē, man ir Redzēju, viņi tikai šitā, te ir tāda zilganīga ir kaļa. Man ir gadījumi, kad No man Durķaina. ātriem lidostā. Es piemēram arī tieši braucu atpakaļ no Grieķijas. Un tā kā, zini, tu ieliec Red Bull iekšā somā, un tu aizmirsti, kā tas labi Vai tu biji Olimpa kalnā? negluži. Varbūt bija. Es biju tajos Spītajā. bēdīgajos rajonos Grieķijā, kur tā kā drēbes karina pāri ielā. Viņš to Lātāk. 9. viņa svētceļojumu izmēģināja. Kāds jau pāris reizes konfiscējuši, tā kā šķidrums. Tu ieliec, un tas aizmirsti. Tāds, tu pārliecināts, ka nekā somā nav šķidrumu. Nekādu. Nu, nē, nav. Bet tad izvēl ārā divus Red Bulls. Un tad, Nav, es te tev uzaicinu, es tā klausīšos tavā priekšā, attaisa izlai ārā savu sieti. tu jau arī nevar dzert, un viņas reiz izmet. Tāds, nu atļaus mums vienu mutī. Tad, tas vēl labs vispār. Jā, a kas ir šitais? Bet jā, filmēt, filmēt. Tur bija jau kaut kas, 25 viņa. 40 ir. Uzmini. Precīzi. Nu, man nesaskaros tā. Higher or lower? 3,6. Kaut kas tāds. Bet, nu, kas vēl bija tā kā? I'm in Iraq, on any block. Nu jā, mēs varam reklamēt Cēs pilsētas tā, kas mums var satikt. Varētu vispār. Ko? Es izbraucu. Tu nebūsi? Kā tu Jā. izbrauc? Oh. Kā? Kur tu izbrauc? Uz Ventspili. Pie Ventiņiem. Es... Bet iedomājieties, mēs varējām aiziet pie mēra. Jo viņam tā kā tas office vaļā, viņam tā kā jāuzklausa cilvēku sūdzības, mēs pieprasītu uz pilsētas svētkiem savu telti. Tā kā mēs varam savu podcastu kaut ko Vai... vadīt. Ja vispār jāiekomentēt, ja mēs taisītu labi pasākumu, gan kaut vai brīvā dabā, nu, vai jūs nāk, un tā kā free. Mēs nekādu naudu nepasīsim. Valstiski varbūt savu cepuru vienreiz nolieks un izies cauri visais. Bet ar nosacījumu, ka jums jāpaliek vismaz 15 minūtes. Ja tas būtu 5 reizes ilgāk nekā parastais, tā kā watchtime mūsu sērijā. Bet jā, nu prieks jūs redzēt vīru. Jā. Tas bija ilgs laiks, ilga vasara. Nu kā ir, esmu redzējis internetā tos daudz videos, tas The Great Separation, kur katrs iet savu darbu darīt. Jā. Viens iet tur makšķerēt, otrs kaut ko darīt. Otrs vispār. Ruknis, tu vēl strādāt tajā? Nā, Ko tu dari? neko. Viņš video tā. Bezdarboju. Cik tu nopelnīji? Viņam tāda būs Sumas maz cilvēki, neteiksim. maizījuma vīnam pietiek. Jā, būs ideja, tas ir. Tu vēl kancējies? Jā. Es laikam esmu tā kā shadowbands savā darbā. Ka man ir jāsaka pateicis, ka es esmu atlaists, un es tā kā darbu nedaru. Man to vajadzēja paprast viņam. Es vēl pēc ceļā. Domāju, iedomāt darbu, es tiks tev žēli. Nē. Vispār tas tagad mans darbs vaļā, es redzu, no šejienes.
Es to gan neredzu. Es varētu aiziet vienkārši, tā kā prasīt cilvēkiem, teikt, vai jūs gribat pakalpojumus. Nesaku, tā kā vairāk. Gribat pakalpojumus. Mēs cenu varam izvēlēt, bet skaidrā nauda. Tā. Vispār man bija, kad nesen kaut kāds darbā pirmais kaut kāds deja vu. Saprotu, ka es zinu, ko tas ir. Jā, ka tev liekas, ka tev esi bijis ar vienu reizi. Jā, tā kā, bet tas kā 5 sekundēm, tā kā stulbenis jūties, jo tā kā tev tā kā liekas, ka tu esi pilnīgi to pašu jau izdarījis kādu reizi, bet, nu. Viņš tā parasti ir tā kā, jums ir tāda, ka jūs sapņojat, un jūs tā kā nosapņojat kaut tā kā, tieši boring ass sapnis, kā tu tā kā, es zinu, ka man bija viens, ka pirmais tā kā vasaras darbiņš kaut kāds, kas maksāja naudu, tā kā, es sēžu, tas bija, esmu novadā, Pelsparka, tā kā, ko, nedēļā. Tas bija kaut kāds ordinālais, tas ir kaut kāds ordinālais pirmais darbs, ko esmu dzirdējis. Man liekas, ka tu vienkārši katru paņēmi uz 2 nedēļām, vai ne? Tur uz rotāciju, ne? Katru gluži, nē. Citiem bija Mājparkā bija tā kā grūtāk, jo tā kā tev tā vadītāja skatās un visu laiku viņi tevi redz vienkārši. Pelsparkā tu aiz jebkuru kalni, tā kā... Ko tur uzkopt, tā kā ravēt? Mūzikos, kalns, jāgāja, trepas, jāslauka lielās. Jā, un tad pēc vai teikt, jā, man bija kaut kāds vienreiz sapnis, ka es guļu tā kā saulītē, un man tā kā random džeks, es tā kā nesties viņu, bet tā kā sveša balss prasa, tā kā, vai es ar tavu snapu dabūt, un es tā kā pusaizmirsies nosaucu savu snapu un visu, un tā kā beidzās sapnis, vai kāds gads, un es esmu Pelsparkā, es guļu saulītē, tieši tāpatās, un man paprasa tie džeks snapu, un tā kā, tagad es zinu, ka tas ir pa džeku, tagad, tu nevari nosapņot jaunu cilvēku, vai ne? Un tā kā, tāpēc arī droši vien sapnī viņu neredzēja. Tas tāds, es nezinu, možda kā kaut ko jauc vai kā, bet tas bija tiešām. Un labākais par to pils darbu, ka tā vietā, lai mums ieskaitītu to naudu, mums tā kā iedeva skaidrā tādā maisiņā. Tur arī tie centi bija ievērti, tā kā, ka tev kāda XX 1,21, piemēram. Nē, tur kā... 2,50. Nē, tur tā kā... Bulo. Eju! Tas būtu ideja. Kurš iemet? Sīgais. Es arī biju 2 gadus pastrādājis, man bija tā, ka pirmkārt tas bija pirms lampas tieši, un tā kā vispār nav nekā, tur atbrauc no lielajiem dārziem, visi sako, visi nopļauj, un tur vienkārši nav ko darīt. Un tā jau man arī tajā piekdienā, ceturtdienā viņš jau laida mājās puslaikā. Nu, un tad sanāca nākamgad, un tad toči bija jāsaka. Tāpēc jau jums... Man bija pirms lampas tā kā jākārto visu tās miskastes un tā, un mēs jāizbīd miskastes. Man atceros viens prigals bija, kas vienreiz ielīd miskastes evišanas stūma, tad tās smirdējiekšās, vai kāp tā ārā, bet nedarīja jau kaut kādi darbinieki, tur bija lampas apkārt. Tā kā tās slopas sajūt. Un tas fakts, ka mums arī vienmēr laida daudz ātrāk projām, kaut kādos tā kā, nu... Vai kaut draudzeni izgāja pastaigāties. Un pēc tam... Nē, jā, bet tas nozīmē, ka jums nav šis te... Tāpēc jums nav tie pensiju fondi tik lielais, ka viņš, godīgi sakot, aploksnē samaksāja. Nu jā. Kristēm vislabākās atzīmes eksāmenos, lielākā pensija. Jā, Kristēms spārījis norīs, kur tā lidmašīna, tas mats. Tās redzēs, kā tā es monīs spredu. Man ir bildi, kā es maltā tā es monīs spredu skaļi. Džeks to balkvā 25 izvilka ārā, kā šis saliks oteku pa virs. Bet vispār, mēs Kenijas ap sarūpējuši dāvanu Rolandam. Roland, mēs tevi apsveicam. Mēs zinājām, ka tu esi izaudzis beidzot. Tu esi saņēmies, tu esi nolacis eksāmens, mēs gribējāt uzdāvināt vienu lielu koku. Nevar pats. Es iztagā nav nopapoli. Mēs uzskatām, ka tas viens būtu tā kā Es nepamanīju. simboliska dāvana, un mēs te nedodarbojamies simboliskam lietām, tāpēc šitā kaut kā Tie pārējie 5 mūsu citiem draugiem ir. 6. Mēsētu šitādu pārējiem uz vloga formātu, tagad staigājam apkārt šitā. Nu, minūtīt, jā. Kādu Vai minūti? kas bija, ko mēs Aizējām paskatīties, vai mocis vēl ir vietā. Būs skaits. Kas tad? Nē, runājot par kaķiem, mēs ar Kristu bija 2 nakts pagulējis teltī vienā. Labi. Jā, nu bija. Un es sēžu naktī dzirdu tādu joku. Vai, Henrij, tev? Vai tu esi redzējis kādreiz kaķu bez spalvām? Nē. Vai tu esi redzējis vāveru bez spalvas? Vispār es redzēju skaļi bez spalvām. Es neatbildu, vai tu esi redzējis vāveru bez spalvām? Labi. Kādā tas ir kā slēgā? Nu, tas nav divskosīgs, vai ne? Labi, zini, ka tāds baigais joks, ka tu esi tur
Tu esi telšu pilsēņā, tev ir zobers, tev nav zobpasta, jā? Jā. Kā bez zopasta? Tas ir vienkārši. Visi guļ. Dažs teltiņas izējumi, tad tev ir. Nu, uz kuriem jūs iet? Nu, es savim uz moci. Es nevaru, tas kā Liekas, es ar to, kā es aizbraucu arī. Tas kā Edgars Aivars, izskaties. Es esmu viņu sauc Edgars, vai viņu sauc Aivars. Man nav nekas par to Edgara Džeku, bet tas Aivars vispār kamerā nav lieta. Es nesaprotu, kāpēc viņi tur kā divi ir, bet viens man nav. Kurš kā montētājs vai kas skaitās?